Anita Steinberga darbam sociālajā jomā Smiltenē un novadā veltījusi 26 gadus. Ja vienas durvis aizveras, Anita klauvēs pie nākamajām, teica viņas kolēģis. Tā kā šobrīd Anitai jārūpējas par savu veselību, tad par viņu un viņas darbu stāsta kolēģi un iedzīvotāji. Anita ir ļoti enerģiska. Viņa ir ar tādām milzīgām darba spējām, kas ir piemērs mums daudziem, ar tik daudzām idejām, kā ieviest jaunas lietas, kā darīt darbu labāk, interesantāk un arī plašāk piedāvājumu piedāvāt. Nozīmīgs viņas ieguldījums ir dažādu sociālo grupu izglītošanā, dzīves kvalitātes celšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Tā dēvētā veselības projekta ietveros Anita organizējusi dažādus interesantus un vērtīgus pasākumus. Viņi ir ieviesusi preventīvo darbu. Tas, kad ar izglītojošām, izzinošām pasākumiem, aktivitātēm var jau preventīvi novērst problēmu rašanos, samazināt to riskus ar aktivitātēm, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, kas izglīto, dod jaunas zināšanas. Kopumā iesaistījās ļoti liels iedzīvotāju skaits, vairāki tūkstoši. Īpaši iemīļotas bija peldapmācības senioriem un ģimenēm ar bērniem. Anita bija mums kā tāda mamma īstenībā. Izstāstīja visu, kas ir sagaidāms sociālajā dienestā mēneša laikā un tāda. Un paldies tiešām, Anita, tev, jo šis darbs, sociālā darbinieka darbs nav viegls, kurš katrs to nevar darīt.